Aicinu tevi nedaudz palidot ar mani. Aizver astiņas ciet, ja tu vari, un ievelc dziļu apzinātu ieelpu, un lēna izelpa izveda ārā no tevis visu to, kas tev neder, nepieder, nekalpo, nav vajadzīgs. Un es vēlos, lai tu visu savu uzmanības fokusu aizved uz savu sirdi, krūšakurja centrā. Mums dzīvo garīgā sirds. Jā, tev ir anatomiskā sirds, kas pukst, kas uztur tevi pie dzīvības, bet tev ir arī garīgā sirds, tā ir tava dvēsele. Es aicinu tevi uzlikt nodomus savienoties ar savu dvēseli. Un zini, ko patīk darīt dvēselei? Dvēselei patīk lidojums, tai patīk brīvība, un bieži vien mēs to apzināti vai neapzināti iesprostojam savos būros. Tāpēc uzliec nodomu tagad atvērt visus iekšējos būrus un palaist savu dvēseli nedaudz palidot. Apskaties uz spārniem, kas tev ir. Lāpstiņu rajonā var arī pakustināt savas lāpstiņas, tur ir mūsu enerģētiskie spārni. Un apskati tos, varbūt kādai vai kādam tie būs balti, skaisti, lieli spārni, kādam varbūt nedaudz nobružāti, nav nozīmes. Izvicini spārnus, izplec spārnus. Vari sākumā vienkārši pakustināt savus spārniņus. Nav nozīmes, cik lieli vai mazi, balti vai netik balti tie ir. Pavicini savus spārnus. Un ja tu vari, tad atļauj savai dvēselei palidot, uzlido tik augstu, cik vien tu vari, uzlido un ļaujies šai brīvības, viegluma sajūtai tevi vadīt, uzticības un paļāvības sajūtai tevi virzīt tieši tur, kur tev ir jābūt. Nav pareizi vai nepareizi, var izplest spārnus un ļauties vēja virzībai. Un apskaties uz visu no augšas. No tā dvēseles līmeņa. Un tā nedaudz palido. Un kad esi gatavs un gatava, es tevi aicinu atgriezties te un tagad, un atceries, ka tev vienmēr ir šis rīks, tev vienmēr ir tavi enerģētiskie spārni. Izmanto tos.